Tā, es ātri un fiksi pirmās daļas nobeigumā mēģināšu izstāstīt par to, kā galu galā jūs izstrādātais darbs tiks vērtēts un kas viņu vērtēs. Tātad, pirmkārt, vadītāji gan pašu darbu, gan arī to darbu izstādes procesu vērtēs jūsu darbu vadītājs. Jo viņš būs tas, kas visu laiku ar jums sadarbojās un zina, kad jūs esat strādājuši, cik jūs esat strādājuši un redz arī visvairāk parasti, kas no šī darba ir sanācis. Tad darbu vērtē recenzents, tad, kad darbs ir uzrakstīts un nodots. Recenzents šo darbu izlasa un arī sniedz savu vērtējumu. Un tad, kad jūs aizstāvaties, tad jūsu darbu un aizstāvēšanās runu, kā arī atbildes uz jautājumiem, vērtē gala pārbaudījumu komisija. Tātad šī gala pārbaudījuma komisija ņems vērā recenzenta vērtējumu, kurš būs rakstiskā formā, bakalaura darba vadītāja vērtējumu, to, kā students ir spējis prezentēt savu darbu, kā arī atbildes uz jautājumiem, ko pēc jūsu aizstāvēšanas runas uzdos komisija, un šie jautājumi var būt gan par pašu darba tēmu, gan arī par vispārīgām lietām no datorzinātnes, par lietām, ko jūs esat mācījušies šajos 3 gados. Sevišķi svarīgi ir, lai jūs savā runā, teiksim, esat pārliecināti par tiem terminiem, kurus lietojat, un konsekventi viņus lietojat, savādāk arī komisija jums sāks uzdot jautājumus, paprasīt, kā jūs saprotat to, kā jūs saprotat kaut ko citu, kā jūs šos, teiksim, terminus definējat. Un vēl komisija vērtēs arī, teiksim, uz vietas pašķirstot pašu bakalaura darbu, secinās, tā īsti pārskrienot par saturu, noformējumu, izmantoto literatūru, valodas kvalitāti un tādām lietām. Kā tiek vērtēts bakalaura darbs? Tātad rakstvietā atsauksmi un recenziju var raksta darba vadītājs un recenzents, un tad lielākā daļa no šīm lietām, kuras tiek vērtētas, tādā skalā kā jā, nē vai daļēji, tiek vērtēts tas, vai darba rezultāti norāda uz bakalauram atbilstošām zināšanām šajā studiju jomās, datorsistēmās, vai skaidri redzam autora sasniegtie rezultāti, vai ir izpildīts viss plānotais darba apjoms, to var noteikt vadītājs, recenzents to nevērtē. Un kāds ir literatūras avotu daudzums, vai tas ir atbilstošs un vai to avotu kvalitāte ir atbilstoša šim darbam, vai tas ir noformēts atbilstoši STPK prasībām, kuras tātad arī jums visiem būs pieejamas. Un kā arī kāds vai gramatisko un stilu kļūdu daudzums ir pieļaujams, kas netraucē lasīt un uztvert tekstu. Un attiecīgi plašākā aprakstā vadītājs un darba recenzents vērtē, kāda ir bakalaura darba teorētiskā un praktiskā nozīmība, kā students ir prātis izmantot citu autoru publicētos darbus un veidot no tiem secinājumus, tātad literatūras analīzes, kā viņš ir izdarījis, un vadītājs vērtē studentu darbu pastāvīgumu un regularitāti. Un kas, teiksim, jums jāņem vērā, ir tad, kad jūsu darbs jau būtībā to var skatīties visu laiku, bet sevišķi svarīgi ir pirms nodošanas pārbaudīt, vai darbā ir šādi galveni elementi, kuri arī tiek vērtēti, kuriem būtu jābūt bakalaura darbā. Vai jums ir nodefinēts ne tikai galvā, bet arī uz papīra pētījuma mērķis, vai ir pētījuma pamatojums? Tas nozīmē izklāstīt to, kāpēc ir aktuāli pētīt šo lietu vai risināt šo jautājumu, kurus jāapskata. Vai ir definēt beidzamie uzdevumi? Tad pētījuma mērķis ir tas galvenais virsuzdevums, tas, ko jūs cenšaties savu darbu sasniegt. Savukārt uzdevumi ir praktiskas lietas, kuras ir pakārtotas mērķim, kuru izpilde novedīs pie mērķa sasniegšanas. Vai ir situācijas analīze, vai ir sniegts risinājums, un šis risinājums ir pārbaudīts, kā arī vai darbā ir par tā izstrādāto darbu definēt secinājumi. Tas ir tās lietas, ko vajadzētu pārbaudīt, vai jūsu darbā viņas ir.